Jau otro gadu rīkojam tieši Sebbankas klientiem, maziem vidējiem uzņēmumiem inovāciju fórumu. Un mūsu mērķis ir tiešām aicināt klientus domāt inovatīvi. Katram biznesmenim, katram uzņēmējam ir kaut kāds savs unikāls redzējums uz lietām, kā viņš savu uzņēmumu darbību veido. Bet šādi fórumi ir ļoti noderīgi paskatīties uz daudzām lietām no malas, pat zināmām. Un ļoti daudz kvalitatīvas informācijas tieši iegūst, kas ir sastrukturizēta, lai varbūt palīdzētu jau esošu domu novest tālāk līdz savam esošajam uzņēmumam jau. Innovation is such a hot topic today simply because the world is changing faster than ever. So if you stand still, you will not be sustainable. The world is really hungry for innovations. And what's really interesting, innovation is not anymore product development or service development, but innovation is nowadays can be many different things. Can be a new revenue model, can be actually design, can be very innovative channel you take. Man nedaudz pārsteidza pēdējā uzdevuma uzstādījums un lektora teiktais. Viņš minēja, ka uzņēmumiem radot inovācijas nevajadzētu tērēt nevienu santīmu, nevienu centu. Man liekas, tomēr inovācijas prasa kaut kādu lietu izstrādi, pārbaudu vai vēl kaut ko. Viņš teica, nē, nevienu centu. Un tas lika aizdomāties. Tiešām citreiz var pieiet kaut kādai lietai un aizraut kolēģus tik ļoti, kad viņi būtu gatavi darīt vienkārši to idejas pēc, un beigās, ja mēs visi no tā nopelnam, tad visi mēs to svinam un dzīvojam krietni labāk. Nowadays we know that innovation is possible using very small resources. Actually, we talk about only a couple hundred of people, maybe 50 people actually developing service and disrupting the whole industry. So innovation is possible for now everybody, for any company, because you don't need any substantial resources. And this is really cool because big companies are threat nowadays because smaller ones can be more agile, more faster and kind of taking over market by market. Man bija pārsteigums tas, ka Latvijā tikai 39% uzņēmumu saka, ka viņi šajā gadā veiks kādas inovācijas. Es domāju, ka daudz varbūt nesaprot vārdu inovācija jēga, domā, ka tas ir kaut kas ļoti, teiksim, high-tech, kaut kas saistīts ar dārgām tehnoloģijām vai kaut kas IT jomā. Un īstenībā jau tā nav. Inovācija faktiski katra lieta ikdienā, ko tu uzlabo kādu esošo procesu vai samazina izmaksas, ieviešot kādu jaunu procesu. Ja? Our ambition is to be supportive towards our entrepreneurs and clients and try to help them to find innovation opportunities in their respective area so they can grow and be even more profitable. People always say, oh, you have to think outside of the box, or you have to do this, you have to do that. And I think it's much easier to take a really radical, crazy-ass idea and chop off the wings and still have something interesting than to take a really boring idea trying to sex that up. So I think you should start crazy or start at least different, and then eventually you will probably end up somewhere else. Pats pirmais solīts ir, lai mēs sākam par to runāt, lai mēs noticam, ka inovācija var būt pavisam ikdienišķa lieta, tikai viņa ir sadzirdēta, viņa ir realizēta, viņa pievieno beigās vērtību tam produktam, procesam, pakalpojumam. Laust to stereotipu, ka inovācija var būt tikai kaut kur ārvalstīs, augstajās tehnoloģijās, un vispār tas ir sarežģīti un grūti. Mums katru dienu ir inovācija, un mēs katru dienu kaut ko jaunu radām.